Sveiki, skatītāji! Šodien studijā Laura un Danuta. Un mēs šodien runāsim par tādu interesantu tēmu, par bāreņu garu. Un varbūt kādam šķiet, ka tas nemaz nav aktuāli, varbūt neesi saskāries, varbūt tu esi uzaudzis ģimenē, kur tev ir tēvs un mamma, un tu domā, ka varbūt man tas neskar. Bet garīgi mēs reizēm varam redzēt, ka mēs uzvedamies un ka ir kaut kādas pazīmes un lietas, ka mēs uzvedamies kā bāriņi, ka mums ir ģimene, bet mēs tajā nejūtamies nekā bērni, mēs reizēm nemākam kaut kādas lietas pieņemt. Un principā mēs varam redzēt, ka mums ir tāda lieta kā bāriņu gars. Un ir cilvēki, kuri saka, ka principā mēs visi ienākam šajā pasaulē kā bāriņi, jo Dievs mūs ir radījis ar vēlmi pašam veidot šīs attiecības un ka mums ir jāatgriež pie viņa atpakaļ. Un kad mēs sākam augt, mēs principā sākam saprast to, ka kas mums pietrūkst? Mums pietrūkst vecāki, mums pietrūkst tēvs. Un tāpēc bibliski skatoties, mums būtu kā šis jautājums mazliet jāizvērtē. Jā, šis ir īstenībā ļoti nopietns temats, par ko runāt, jo cik es šobrīd saprotu, tas var būt tāds klupšanas akmens, kas traucē tev garīgi augt un attīstīties. Un noteikti padalīšos ar liecību nedaudz vēlāk, bet tas pamats, ko tu teici, vai ne, ka mēs varam nebūt tā kā fiziski bāreņi, ka mums ir vecāki, bet tas ir noteikti runāts par garīgo sfēru, ka mēs dvēselē vai ne, jūtamies arī pamesti atstāt, un bieži vien šī bāreņu gars, var teikt, sākās bērnībā, kad ir bijusi kāda vardarbība, asi vārdi, ka tu esi uzaudzis ģimenē, kur tev ir vecāki, vai ne, bet, piemēram, vecāki paši cieš no kādām lietām, no viņu bērnības pieredzes, un tas ir kā tāds ritenis, ko viņi nodod, tā kā audzinot savus bērnus, jo nav zinājuši, kā rīkoties atkal savādāk, un tad pāriet tā kā uz bērniem. Un tad it kā es jau tagad garīgi skatoties to, it kā tie vecāki paši nav vainīgi, vai ne? Viņi vienkārši nav zinājuši, kā tikt galā ar savu dzīvi, ar emocionālām kādiem aspektiem, un tas atkal ir, nezinot, kā uzaudzināt bērnus, viņi ir nodevuši šo asus vārdus vai sīšanu, atstumšanu, vai ne, arī, ka viņi cenšas tikt galā ar savu dzīvi, bet bērni tiek atstāti atkal novārtā, un tā kā šajos aspektos, rodās mūsos pašos, no tā, kā mums ir bijusi, tā teikt, uzvedība pret mums, vai ne, kur mēs atkal sevi tā kā veidojās šis bāreņa gars. Viņš kā patiesībā atklājas. Atklājas, jā. Un tad gribētu nosaukt dažas pazīmes, kas liecina par to, ka atkal ir šis bāreņa gars. Un viena no lietām ir bailes no atraidījuma, kad cilvēki bieži kaut kur neiesaistās, jo viņi bail, kad viņus nenovērtēs vai viņi būs atstumti. Šiem cilvēkiem ir arī grūti uzticēties citiem cilvēkiem. Viņi izolējās no apkārtējās sabiedrības, ir tādi vienpaši, laikam tā pareizi. Arī to, ko es sevī pamanīju, kad ir tāds perfekcionisms, kad reizēm gribās... Tā ir sava drošība, ne? Tā ir sava drošība, ka tu gribi visu pēc sava sakārtotības. Tā, protams, ir es neteiktu, ka viss perfekcionisms, ir vienkārši tās fāzes, cik tas ir traki vai daudz, vai ne, bet savu veidu kārtība arī nav slikta, protams. Kārtība nav slikta lieta. Jā, un arī grūtības pieņemt mīlestību no apkārtējiem cilvēkiem, un jo īpaši no Dieva, tā teikt, kad neapzināties, vai ne, kad kā Dievs mūs mīl. Ir arī, ka viena no pazīmēm ir tā, ka ir grūtības uzticēties augstāk stāvošajiem, vai ne, cilvēkam, jo viņš ir kā tāds tavs, kā vajadzēja būt kā piemērs līderis, bet tev ir grūti uzticēties, jo tu jau esi reiz sāpināts, vai ne, atraidīts, un tāpēc tu tā kā vieglāk tev ir... Nepakļauties autoritātēm, jo tu pats zini, kā dzīvot labāk, jo tu esi bijis
Principā tādā izdzīvošanas periodā posmā, kad bērns no bērnības viņš izdzīvo, viņš iemācās pats pārvaldīt savu dzīvi, ka viņam nav vajadzīgs neviens cits, jo vecāki viņš nav tā kā saņēmis to atgrieznisko saiti no vecākiem, līdz ar to, kāpēc man vajag tevi, ja tu man tāpat nepalīdz, līdz ar to cilvēks automātiski, tāpēc man patīk, ko tu saki, ka mūsu vecāki nav vainīgi. Jo, tāpat kā mēs arī šodien rīkojamies tikai tik daudz, cik mēs saprotam. Ja mēs cenšamies, ka mums nevienmēr sanāk, jo mēs kaut kādas lietas tā kā neizprotam. Tāpēc mēs nevaram vainot vecāks, jo, bērns automātiski pārņem to modeli un viņš vienkārši izdzīvo. Ka viņam nav šī atbalsta un līdz ar to man nav neviens priekšnieks vajadzīgs. Un tas pēc tam, patiesībā, kur mēs to varam vislabāk redzēt, ka mēs izaugam lieli un mums ir grūti iekļauties kolektīvā. Mēs esam tādi skarbi, mēs esam tādi asi, mums ir pieskārienu valoda varētu nebūt mūsējā. Sevišķi draudzē to redzēt, kad atnāk kāds cilvēks, kurš ir atgriezies tikko un viņš tā kā mēģina iekļauties draudzes vidē un tad ir šie te ir samīļošanās un tāds... Man ir sava drošības saliņa. Tu pārkāp manu šo te intīmo zonu, tu esi manā personiskajā teritorijā. Bieži vien varbūt mēs mēdzam ar tā kā norakstīt, ka tā nav mana mīlestības valoda vai vēl kaut kas, bet reizēm aiz tā var slēpties šis tas sīpoliņš no bērnības, ka drošāk ir pašam ar sevi, jo man neviens nav līdz šim bijis, un man vēl joprojām nevienu nevajag. Īstenībā arī, jo es jau arī nemaz nemāku savādāk. Tieši tā, jo tu esi vienkārši pieredzis būt sevi. Pats sev priekšnieks, vai ne? Tev nav nekādu izaicinājumu vai iet ārpus komforta zonas, un tu dzīvo arī tādā it kā sev vērtā dzīvē, bet iekšā tu apzinies tāpatās, ka tev kāda sāpe, ka tu esi nelaimīgs vai vientuļš atkal. Un viens no simptomiem arī ir par to, ka tu jūties necienīgs par to, lai tev kāds mīlētu, lai kāds par tevi rūpētos, un kad atkal ka tu neesi cienīgs saņemt mīlestību. Bieži vien tas ir tā, ka tev šķiet, ka tev pašam viss ir jānopelna, vai ne? Nevis, ka tu pieņem vienkārši to, ka, tagad tev kāds var kaut ko uzdāvināt. Arī, ka Dievs vienkārši rūpējas par tevi. Tev nav jāsastrādā, tas viss jānopelna, kad ja es tev pasmaidīšu, tad es kaut ko saņemšu. Tas ir, šeit būtu varbūt vieta pieminēt to, kad... Mēs bieži vien, es arī kādreiz patiesībā tā domāju, ka bērns ir tas, kurš dzīvo bērnu namā, viņam ir šis tas backgrounds, ja tā drīkst izteikties latviski, ka viņš nāc no vidas, kur viens vecāks ir vai pametis ģimeni vai kā, un viņš nav mācējis, un tad mums liekas, ka ir šī bērnam domāšana, ka bērns, viņš atpazīst caur lietām mīlestību, jo, kad, mūsdienās tas vairs tā, nestrādā tik vairs, tik skaidri, kā tas bija kādreiz, bet šis stereotips ir saglabājies par to, ka, ja man atnāk kaut kādi labie cilvēki, apskatīties uz bērnam šiem nosņurkušajiem puņķēniem bērniņiem, un tad atnes saldumiņu vai mantiņu, un bērns atpazīst to kā mīlestību, jo, tā stereotipiskā veclaicīgā domāšana, un tā arī ir bijis kādreiz, bet tagad sistēma tā kā ir mainījusies, ka tagad vairs cilvēki, ejot bērnam, viņi netiek teikts, ka tagad atnāks tur labais onkuls un izvēlēsies tur kādu no bērniem, ka tas viss tā kā, tagad tā ir nostrādājis neveselīgi un nepareizi un ir formējis nepareizi šo bērnu domāšanu. Tagad netiek teikts tā, līdz ar to sanāk, ka bērns nezina, viņš vienkārši atpazīst cilvēku, ka viņš ir vienkārši kā ciemiņš. Un tad ir daudz vieglāk, tad tā kā neuzbūvēja jau to fantāziju, ka ja ir tāds labs cilvēks, kurš nes saldumus vienmēr, un es gribētu pie viņa dzīvot, jo viņš vienmēr ir smaidīgs, un ka tās tikšanās vai tie īsie brīži, ka viņi rada to kontrastu, ka ir darbinieks bērnu namā, un kad ir šis te ciemiņš laipnais, laimīgais, mīkstām mantiņām, patīkam šī taktilā viss tā vīde un salds un smaržīgs, un ka viss tas tik ļoti kontrastē, ka bāriņu domāšana ir caur lietām lielāks, es varbūt ieskrēju tālāk, kad caur lietām vairāk atpazīt mīlestību un arī izteikt viņu, un tad, kad mēs kļūstam pieauguši, ka mēs bieži vien
saņemot daudz naudas, ko mēs pirmais darām. Mēs nopērkam kaut kādas lietas, jo tas mums asociējas ar smaidu, ar mīļumu, ar mīlestību, jo mēs bērnībā esam bijuši kaut kad pamesti. Un tad, kad mēs esam dusmīgi, tad mums tiek iedots saldumiņš, un tad, kad mums kaut kas tur nesanāk, mēs dabūjam kaut kādu mantiņu, un tu niķojies, mēs veikalā atpērkamies. Un tas viss tā kā veido to, ka lietas var dot tev kaut kādu tā kā to drošību, mīlestību, pieņemtību, ka par mani rūpējās, par mani padomā, un es izvēlos, un man nopērk. Un tas tā kā mākslīgi rada tādu mākslīgu aprūpi, ja, tādu feiku, tādu neīstu mīlestību caur mantām uztvert. Šis ir ļoti labs piemērs, jo īstenībā es gribētu teikt arī mūsdienās, kad vecāki, tas varbūt ir par to ģimenes, tā teikt, stāvokli un attiecībām, kad arī vecāki, cik es redzu, mūsdienās ir diezgan daudz aizņemti darbos un pienākumos, un kad arī it kā ir šis kad es kaut ko došu bērnam, es nopirkšu tos telefonus, apģērbu, vai kaut kādas tādas lietas, ka tas ir it kā arī viņu, bet es jau rūpējos, gādāju, vai ne, strādāju, lai tev būtu tas un tas atkal. Un tas ir kaut kāds arī mūsdienu tāds klišeji, varbūt tāda, kas ir ienākusi jau vairāk. Lamatas, vai ne? Tas ir klupšanas akmens par to, kad šķiet, ka tam bērnam vajadzīgi vairāk kādas lietas mans nekā atkal tas pats viņš vecāks. To tā redz. Pēc laika tu jau saproti, ka ja es dabūšu mantu, vai ne, ka tas tā kā tiek samainīts vietām, tā kā tāda emocionāla ēšana līdzīga. Es domāju arī, ka emocionāla ēšana arī rodas no šī paša faktora, kad mēs kā pieauguši cilvēki nemākam mierināt bērnu, mēs viņam vienkārši iedodam kaut kādu konfekti. Pasēdi, paēdi, vai arī varbūt tu gribi abolīt, vai ne? Vai es tev uztaisīšu kaut ko ēst, tu pankūciņas. Mēs gribam kaut ko iepriecināt, zinot, kas bērnam garšo, ka mēs viņam tā kā apmainām nevis izdzīvot savas emocijas, savas dusmas, savu vientulību, savu garlaicību, tāda briesmīga lieta, vai ne? Bērni nemāk tik galā ar garlaicību, mēs viņam iedodam planšeti, un kad mēs tā kā samainam, un tad, kad mēs pieaugam, kad mums ir šīs te grūtie brīži, mums ir kaut kādas tur šķiršanās, attiecība, kaut kādas problēmas, ko mēs darām, mēs ejam paraudāt, un mēs paņemam saldējumu. Varbūt tas arī, tas tāds vispār pieņemts piemērs. Mēs vienkārši aizējam, uzēdam, mēs tā kā apēdam šīs negatīvās emocijas, aizstājam viņas ar tādu mierinātāju, vai ne? Un principā tāda emocionāla ēšana arī, es personīgi uzskatu, ka tā ir arī kategorijā, kad cilvēkam nav bijuši īsti tādi emocionāli stabili vecāki. Ka viņi nav varbūt kaut kādā ziņā mācējuši. Man patīk, kā saka, ka mēs nevaram vainot vecākus, bet ka, ja mēs to atpazīstam, un tad, kad mēs sākam skatīties uz sevi, kāpēc es visu laiku ēdu, kad man ir grūtības, kad es principā nemāku kontrolēt un novadīt savas vai izdzīvot, un es neesmu gatavs pieņemt savas emocijas. Šis ir ļoti labs piemērs. Īstenībā tas ir patiesi labs piemērs par to, ka mums ir jāizdomājās, ka nevis mēs tā viegli iedodam, it kā neviegli mēs gribot labi iedodam kādu šo mierinājumu, aizvietot, tās sāpes vai ko, bet tieši ļaut izsāpēt un saskarties ar to, tas ir labi, ka tev sāp, vai ne, ka tu pārdzīvo tādas lietas, bet... Vai garlaicību un tam līdzīgas lietas, vai ne? Jā, ka tu ļaujies garlaikoties arī bērnam, jo tad viņam rodās šī izdoma, ko viņš varētu padarīt tam. Tā kā aiz tām lietām tiek aizmest kāds aizslēpts kādas lietas, kas patiesi īstenībā notiek mūsu dzīvē, kāpēc mēs pārdzīvojam, vai grūti pēc tam mums ir atzīt, kāpēc man sāp, kāpēc es dusmojos, jo es pati, piemēram, šobrīd bija arī kaut kāds periods, ka es saprotu, ir situācija, kas man triggerē, un es nesaprotu, Dievs, kāpēc es dusmojos, kas ir patiesi, un es jau esmu pieradusi, ja man kaut kas uzvelk vai kaitina, es prasu Dievu. Dzeram kafiju. Dzeram kafiju. Es atklāti pateikšu, es neesmu perfekta, arī man ir šie emocionālie jautājumi ar ēšanu, vai ne, kad es jūtos skumjāka, kad es nezinu, kā tikt galā ar lietām, vai kā man rīkoties pareizi. Es saprotu, ka man gribās uzgraut čipsi, cepumus vai šokolādi, vai ne, ka man uzreiz tāds,
gribu novadīt šīs emocijas tajā ēdienā. Kad mans rokas un organisms ir aizņemts, man vairs nav par to jādomā. Jā, principā tā kā, vai citu dienu. Tu tā kā nostum to melām, un tā mēs cenšamies ļoti daudzas lietas īstenībā nolikt melā, bet nestrādāt ar šīm emocijām, nestrādāt ar to sakni, jo mēs tos simptomus gribam, vai ne? Tā kā noslāpēt uguni, vai ne? Jā, mēs gribam viņus tā kā nomierināt un nestrādāt atkal ar sakni, bet es saprotu, ka kristietībā atkal notiek tas, ka mēs strādājam ar sakni. Mēs strādājam ar to pamatu, to dziļumiem, kas ir iekšā, kas nav redzami, un tikai tā mēs varam augt, attīstīties, vairāk iepazīt sevi un vairāk iepazīt Dievu kā tēvu vai ne kā mūsu vecāku, kurš ir jau savā vārdā saka, ka es tev mīlu, un tas, ko es varu padalīties arī svētdien, bija tā, tagad jau, kad būs publiski šis, tas jau būs jau kāds 2 nedēļas jau novecojis, var teikt, šis stāsts, bet kā svētdien es skatījos vienu kalpotāju, Vlads Savčuks bija atbraucis uz Igauniju, un es vienkārši tiešraidē skatījos dievkalpojumu, un ir kaut kādas lietas, ko es Dievam saku, kāpēc man ir grūti arī ar šīm emocijām, un man šķiet, ka es daru it kā faktiski pareizas lietas, lūdzu, lasu, vai ne, bet es jūtos kaut kur tā kā iestrēgusi. Jā, es redzu kādu garīgu izaugsmi, bet es jūtos tā iesprūdusi savās emocijās, bailēs, nepārliecinātībā, es kā to visu redzu, un es Dievam saku, kas notiek? Un es skatoties šo dievkalpojumu, un Lats tā, it kā vienkārši vārdu, viņš saka par piemēru par Jēzu un par viņa mācekļiem, kur bija Pēters māceklis, un viņš saka, es esmu tas, kurš mīl Jēzu, vai ne? Es mīlu Jēzu. Un tad viņš saka tādu piemēru. Bija māceklis atkal Jānis, kurš saka, es esmu māceklis, kuru mīl Jēzus. Un ir kā tik vienkārši vārdi, bet es pārdomāju. Vai ne, bet sanāk. Jā, bet tur ir atšķirība, un es pārdomāju, un es domāju par to, un es lūdzu arī Svēto garu, un man pēkšņi nāk tāda atklāsme arī par to, ka šis Pēters skrēja visur pakaļ Jēzum, gribēja būt pirmajā vietā, visur darīt tā, tikai lai viņš būtu augstāks, vai ne, lai viņš būtu iecelts, un viņš darīja šos darbus, it kā Jēzum par godu, vai ne, viņš bija tajā sabiedrībā, tajā ar viņu kopā, bet viņš visu laiku skrēja, lai viņu, manuprāt, mīlētu, lai viņu izceltu, un tad ir atkal Jānis, vai ne, kurš vienkārši bija tajā kompānijā pie Dieva, viņš bija viņa māceklis. Vienkārši nolīdz kaut kur tā. Jā, un viņš bija, kas viņš bija, pasīvi, bet Jēzus viņu neizvēlējās tikai tāpēc no tā, ko viņš var darīt. Un man atnāca tā atziņa, ka es joprojām daru tās pareizās lietas, lūdzu, lasu, gavēju, kalpoju, vai ne, bet es to daru no fokusa, lai es atkal izpelnītos Dieva mīlestību. Vai ne, tā kā nopelnīt. Lai nopelnītu. Un es sapratu to, ka it kā es zinu, ka Dievs mūs mīl, bet tas ir tāds, tas tavu mīlu, un mēs esam draudzenes, vai ne, bet tas manī nebija atspoguļojies kā Dieva vārdā, ko viņš runā par to, kad viņš jau mūs mīlēja. Ka tā jau ir pagātnes darbība, pirms viņš mani radīja, vai ne, pirms viņš tā teikt, viņš man radīja, un pirms jau viņa plānā bija sūtīt savu dēlu, lai viņš par mani nomirtu. Un kad es līdz galam nevarēju iet tajā, kad es esmu cienīga viņa mīlestību, un ka viņš man mīl nevis tikai tāpēc, ka viņš... Ko tu dari, vai ne? Jā, un tas nav par tajiem darbiem, ko mēs daram. Tu vari izdarīt jebko, bet Dievs tāpat jau tev mīlēs, pat nedarot šīs lietas. Es nesaku, ka tās lietas nav, te ir bīstamība, vai ne? Es nesaku, ka tās lietas nav jādara, bet tās lietas ir jādara no pareizā. Jā, kad no tā, ka tu mīli, un tu vienkārši gribi to tā kā darīt. Jā, jo tu apzinies, es esmu tajā ģimenē. Es esmu tajā ģimenē, un tāpēc es gribu rūpēties par to ģimeni. Es gribu rūpēties, lai mana tēva namā ir vēl cilvēki, vai ne? Es gribu būt tuvībā ar savu tēvu un nākt vienkārši pie viņa, lasīt Dievu vārdu, lai iepazīt gan viņa raksturu, viņu pašu personību, jo šis ir veids arī, kā Dievs runā, un viņa klātbūtnē būt, lai atklātu to, kā viņš man mīl,
kāpēc viņš man mīl, pat reizēm uzdod tās lietas, jo viņš pazīst jau mani, kāda es esmu, jo viņš man radīja, un man īstenībā vajag caur viņu iepazīt sevi. Nevis, ka es izdomāšu, es esmu tāda un tāda, vai ne, bet atkal es gribu iepazīt sevi no Dieva puses, jo tas ir kaut kas pavisam savādāks. Atkal es gribētu teikt, kad es ieraugu sevi caur viņu, un tad es tiešām iemīlu un stāvu uz to pamatu, kad es esmu mīlēta. Un tās bija tāds man atkal saskarsmes svētdiena ar Dievu, un es vienkārši raudāju, un es teicu, tēt, es nezinu, kāds tēvs tu esi. Tiešām šeit nav nekāds, tā teikt, it kā sakars ar maniem vecākiem, bet tajā pašā laikā ir, jo es uzaugu ģimenē, kur ir šķirte vai ne, un savā veidā es neuzaugu kopā ar tēti, un es neesmu piedzīvojis, tāpēc es to it kā sapratu, ka man ir grūtāk piedzīvot Dievu, bet es atkal un atkal viņam saku, Dievs, lūdzu, es gribu iepazīt tevi kā tēvu, un es nevainoju savu faktisku zemes tēvu, bet es gribu Dievu iepazīt kā tēvu, jo es saprotu, tad, ja tu neapzinies, ka tu jau esi Dievu ģimenē, tu pat īstenībā nevari pieiet tam mantojumam, ko tev Dievs ir dāvājis. Es par šo biju domājis īstenībā. Man patīk tā doma, gatavoties šim materiālam. Es kaut kā, protams, ka tā kā papildus, tā kā fokusējis to un gribēju noformulēt savas domas. Un tas pie kāda secinājuma es nonācu, kas man tieši tā kā meklējot, kāda ir šī atšķirība. Jo mēs reizēm, reāli, mums ir visiem mīnusi. Dievbērniem ir visādi rakstura mīnusi, mūsu uzvedībai, mūsu runai, mums ir tik daudz visādas lietas, kuras mums ir, iedomājamies, ja es esmu tur 30 gadus bijis, tur tāds dzīvojis kā gribu, tad tas vienā dienā nemainās. Un ka mums ir tik daudz lietas, no kurām mums ir tā kā, jāatbrīvojās un jāmaina, tas reizēm nenotiek. Tas ir lietas, kas tā notiek. Gars var aiziet šitā, izdzīt kaut ko. Bet mūsu runa, viņa, kā lai saka, tas iznāk ārā, kas man sirdī notiek, jā. Kas man prātā notiek, kas man atmiņā notiek, un es tā kā manipulēju ar šo visu, ar tiem datiem, kas man ir, un mana runa reizēm vienkārši viņa apliecina to manu veco iepriekšējo cilvēku. Un arī, visi šie, kā mēs ejam cauri tādai enkaunteri un kaut kādiem retrītiem un lūkšanu un atbrīvošanu kalpošanām, kad ir gars vienkārši, piemēram, alkohola gars, viņš var tā iziet. Viss par mani aizlūdz, un es esmu brīvs, jā. Citam, piemēram, nē, jo viņam tas alkohols ir varbūt kaut kāds tāds uz cita veida bāzes, pamata, tur varbūt visādi iemesli, kāpēc es daru, ko es daru, un ka katram varbūt tas atšķirīgi, bet par to, un patīk šī doma, ka dēls, un es kaut kā aizdomājos par to, es dzirdēju tādu izteicienu, ka dēls īstais, ka viņš tā kā nes tēva, ne vienkārši tikai mantojumu, bet tēva sapni un vīziju. Un draudze tas ir tāds tik, draudze Dievs vienkārši perfekti. Savā kopā šos te superkolorītos cilvēkus, un tad viņiem visiem tur spoguļojās viņi viens ar otru, un tad viņi ieraug to, kad es reāli redzu, kad ir cilvēki, kur nesatver Dieva vai draudzes vispār sapni. Piemēram, ja mēs runājam par dāvanām, es domāju svētā gara, Jēzus, Dievu, ka viņš iedod man dāvanu, un tad mēs varam redzēt, kāds ir mans motīvs to izmantot. Un tādu var ļoti labi redzēt, ka es nesu tālāk Dieva vīzijā šo te, vai es to izmantoju priekš sevis. Jo mēs esam dzirdējuši daudz, klasiskākie piemēri par slavētājiem, kad esmu mūziķis un es dziedu, bet jautājums ir, kam es dziedu. Vai es iznāku priekšā kā zvaigzne, un man ir tur savs konts, tur Instagrams, TikToks, un esmu vienkārši tur, ka es nesu sevi īstenībā. Un šeit, pētot šo te bāriņu jautājumu, kad īstenībā bārens vienmēr iznesīs sevi. Bet dēls, es nevajadzos izteikties, ka arī mēs varam sevi saukt par dēliem. Protams, mēs dzimuši sievišķajā, mums ir sieviešu dzimums, bet tas ir tas fiziskais. Ka domāšanā mums ir jābūt dēliem, kas iznes Dieva sapni.
Un mēs zinām, ka dāvanas ir teikts, ka dāvanas ir dots priekš draudzes. Lai mēs citējām. Lai celtu draudzi. Un tad ir tas, kad es redzu, ka ir tik ļoti viegli nokļūdīties šeit. Ja tavs sirds motīvu parādīsies tad, kad tev tiek kaut kas iedots. Tā ir tāda fiziskā platforma, tātad dāvanas, man ir super talants, un jautājums ir, vai es ar to ceļu draudzi. Kaut vismaz vienu cilvēku. Pat reizēm liekas, kad, ja man ir, piemēram, nezinu, es personīgi tulkoju. Man tas ir vajadzīgs draudzēji. Bet kāds varbūt var, tulkot, lai viņš tur, piemēram, būtu, ka viņš ir kameras priekšā vai vēl kaut ko. Un mēs varam arī redzēt, ir bijušas tādas situācijas, ka, piemēram, es esmu analizējot tulku, piemēram, kalpošanu, ka viņš reizēm vispār nav kadrā. Tad man vienmēr liekas, ko domā šis cilvēks, kad viņš tā kā... Nogriezts. Viņš tā kā nogriezts. Tas ir īstais eksāmens, kad tevi vienkārši tu sēdi blakus un tevi nogriež nost un tiek parādīts tikai šis te cilvēks. Un ka tu tā kā tikai, tevis nav. Vai tavs sirds tā kā neasiņo par to, kad iznāks tur kaut kāds pasākums un šis te ieraksts tiks publicēts un tu skaties mani nogriez nost. Un tad mēs varam redzēt, kam es īstenībā, kam es kalpoju. Vai man vajag, lai es tur, nav jau arī, tas ir cilvēcīgi, ka es tur biju un es gribu parādīt savai mammai, ka es esmu tur bijis vai vēl kaut kā, vai mans pirmais ieraksts un tas ir saprotam, bet jautājums ir, vai tu gribi ka mēs tādā ilgākā kontekstā mēs varam īstenībā redzēt, kāda ir mana sirds un tad šīs te, ko es nesu? Jo mēs tad, kad mēs esam īstenībā, piemēram, es runāju par savu ģimeni, kad es atceros tādu teikumu, ka īsta mīlestība ir tad, kad tu neatklāji šo te, savas ģimenes visu to netīro veļu, ka tu viņu nenes ārā. Un mēs, tad, kad mēs tā patiesi mums labas attiecības ar vecākiem, mēs nekad nestāstīsim visu šīs te, ko mēs esam bērnībā redzējuši, kad kā tas viss tādas netīras lietas, mēs neiznesam, nevienam nestāstam to publiski. Tu rūpējies, lai tavai ģimenei ka tu tā kā pārklāji, vai ne? Ka mīlestība visu pārklāja. Bet es gribēju teikt, ka tad, kad nav šīs te, nav attiecības un viss, tad mēs reizēm vienkārši atklājam kaut ko. Jums nav šīs te, nav ne šīs te... Tev nav piederība, tu neapzinies. Mums nav šīs emocionālas piesaistes. Un tad ir tik daudz piemēru, kad ir tādas kristiešu ģimenes, kur bērni ar tēvu un viņi ir vienkārši biznesa kopātājs. Ka tas ir labs piemērs, kad tu automātiski tu tā kā pārstāvi savu ģimeni. Ka tu esi īsts bērns. Bet tad, kad tu esi piedzīvotājs, tas skan drausmīgi, bet kad tu vienkārši, kad jums nav izveidojušās šīs emocionāli tuvās saites vai kaut kāda tāda tuvība, tad līdz ar to mēs bieži vien, mums ir 16, un mēs jau, kad mums ir 13, mēs gaidām, kad es savu čemodānu jau sakrāmēju, un es esmu gatavs doties, un man neinteresē mana tēva biznesa, man neinteresē tur 3 paudžu kaut kāds būvēts kaut kas, kad reizēm pat neinteresē, ne tur mana tēva pilis vai es nezinu, kaut kāds visas Liepājas uzņēmums, kad vislielākais kaut kāds, kad tik attiecības ir tik sliktā stāvoklī, ka tu vienkārši tā kā nepiederi. Kaut kādā ziņā, ka tas liecina, ka tu pat nepiederi šai ģimenei, ka tu viņu vienkārši esi gatavs pamest. Bet ja tev ir labas attiecības, tu esi gatavs iznest šo te Dieva sapni, iznest tēva, to visu loloto, mēs pilnīgi savādāk runājam, vai ne? Tā ir īstenībā, un es arī apzinos par to, ka tad, kad es svētdien saskāros ar šo situāciju, ka es apzinos, ka arī manī iekšā ir kaut kas šī bāreņa domāšana, ka es neesmu cienīga, vai ne, lai mani mīlēt tāpatās, bet es esmu pieradusi nopelnīt šīs līdz darīt tikai tāpēc, lai es tiktu mīlēta, tad es arī sapratu, kad reizēm ir bijuši tādas situācijas, kad es kā kristietis skrienu, vai ne, kā šis Pēters, un es mīlu Jēzu, un kad es nosodu citus it kā savā mīlestībā pret Jēzu, es esmu skarba savos vārdos, izteicienā. Tā kā Marta un Marija, vai ne, kad
ej, palīdz, Jēzu, pasaka, lai viņi nāk palīgā. Jā. Kad vismazāk ir tas. Ka mūsu tā sirds ir tajā, kad mēs tik ļoti mīlam Jēzu, ka mēs esam gatavi darīt visu, vai ne? Jā, lai parādītu, ka tu esi slikts kristietis, tu neesi tāds, tev vajag darīt tā. Un tad ir tāds, ārpēc Dievs piedod, jo tu esi teicis, ne, ka mīliet cits un ka mums tas ir jādara tādā Jēzus mīlestībā un ka tā Jēzus mīlestība ir pilnīgi savādāk. Tā nav par to, kas pazemo vai nonicina tev, vai ne? Bet, ka tu apzinies, ok, šis cilvēks ir, piedod, ka es rādu tev, ka šis cilvēks ir tā kā kļūdījies, viņš ir bijis pazemots, viņš ir savās sāpēs vai ne, pagātnes lietās, kas viņu ir nospieduši. Un ja viņi nepieņem šajā pasaulē, tad kur tad, lai viņš vēl meklē to pieņemtību, to mīlestību? Un tas ir, kad Jēzus plānē, ka mēs esam ar šo tīro sirdu un pieņemtību. Jo tāpēc ir, varbūt es gribu teikt, ja kāds ir zaudējis ticību vai neredz kristietībā šo jēgu vai būtību tikai tāpēc, ka kāds cilvēks, kas ir teicis, ka es esmu kristietis vai ne, vai kurš ir it kā bijis vai mācītājs vai kur, nu, tā kā piemērs prezentējot šo kristietību, un ja tu esi guvis nepareizu priekšstatu, tad es atgādināšu, ka pēc cilvēkiem nevienmēr ir jābalsta šis pamats par kristietību, jo Dievs ir kaut kas vairāk. Jā, Dievs grib mūs lietot kā šos traukus, kā šo templi, ne, kas izstaro gaismu, kā sāls atkal šajā pasaulē, bet ir cilvēki, kas kļūdās, kas paši nav dziedinājušies un savā izpratnē atkal prezentē, it kā Dievu viņiem šķietot, ka viņi tā prezentē. Viņi tik ļoti mīl Dievu, ka viņi ir gatavi sist un daudzīt un atkal... bet tāpēc es pati nāku ar tādu atzīšanos, kad arī es rīkojusies nepareizi, bet tāpēc es gribu mācīties, lai man vairāk būtu šī izpratne par to, kas ir Jēzus mīlestība, ne augt, lai es būtu tīrāk sirdu un neprezentētu šādu nepareizi atkal priekšstatu par Dievu, par Jēzu un tā kā, jā, ja tev ir tāda saskarsme, dod draudzēji otru iespēju, dod Dievam otro, trešo, ceturto iespēju, jo es saku, tas ir tā vērts atkal. Es apdomāju, ko es īstenībā teicu par to mīlestības aizskāršot, kāpēc bērns viņam ir grūti pieņemt Dievu, jo viņam ir grūti pieņemt mīlestību. Jā. Jo Dieva vārds saka, tas ir kaut kas, ka Dieva vārds paskaidro, ka viņš saka, ka Dievs ir mīlestība. Un ja es nemāku pieņemt mīlestību, tad es nemāku arī pieņemt Dievu. Jā. Un ka man gribas tā kā likt kaut kādās lietās iekšā kaut ko, vai ne? Vai, pirms tam, ko mēs runājam par, ka mīlestība pārklāja. Viņa nepārmet, viņa tā kā nenosoda, viņa netiesā, viņa nepiemin ļaunu. Un kad no tā iziet ārā, kad ja es pieņemu, ka Tēvs, Dievs pats, ka viņš ir mīlestība un ka viņš man pieņem, pārklāj, tāds, kāds es esmu, vienalga. Ok, mēs, tā ir, kad mēs pilnīgi, mēs esam procesā. Mēs visi esam procesā un ir kaut kādi jautājumi, ar kuriem mēs tā kā vieglāk tiekam galā un ir kaut kādi jautājumi, kur atklājas vēlāk. Jo es varu godīgi teikt, kad vispār doma par bāriņā jautājumu, viņi pie manis atnāca salīdzinoši nesen. Tad, kad patiesībā tas atklājās tikai tad, kad mēs paši adoptējam bērnu. Ka līdz tam kaut kādā ziņā bija viegli, šīs te visas tās īpašības tā kā noraksturots kaut ko citu, vai ne? Man ir problēmas vienkārši ar raksturu, es smauds tādā vidē, un es tāds vienkārši esmu, un tad, kad tā kā, tava... kā es saku, kristietības dzīve tā kā sāk tev reāli konfrontēt. Tu tā kā redzi, kad, jau ir par traku. Tad tu vienkārši sāc reāli saprast, kad Dievs tev atklāja, ka tu jau sāc reāli kaitēt kādam. Ieriept reāli. Kad parādās šīs netīrās lietas, tādas smirdīgās iznāk ārā, ka īstenībā tikai tādu tu tā kā sāc aizdomāties. Man liekas, kad
Es par sevi runāju, ja, kad esmu dzirdējusi svētrunas mūsu draudzē par bāreņu garu, un vienmēr tas kaut kā liekas, kamēr tā kā personiski tā kā nesaskaries ar kaut kādām lietām, vai arī kāds nesāka par to runāt. Tāpēc patiesībā tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs runājam par to, ka, es redzu draudzē, ka ļoti daudz cilvēku, kur ir gan faktiski, gan, principā arī nerunāju tikai par adoptētiem bērniem faktiski, bet par šīm te salauztajām ģimenēm, kad ja viens no vecākiem nav, mēs jau loģiski saprotam, ka mamma nevar aizstāt tēti. Un tētis nevar aizstāt mammu, un arī vecmāmiņa nevar aizstāt mūsu abus vecākus, ka tas rada mūsos kaut kādu, tā kā robu, kaut kādā ziņā mums ir kaut kāda veida nepareiza šķautne kaut kur parādās. Ka mēs esam tas superdimanta gabals, kristāla gabals, kurš vēl nav noslīpēts vienkārši, kad varbūt viņš ir gājis cauri procesiem un viņš ir bijis kaut kur un iesists un vēl kaut kā. Bet šis slīpēšanas process sākās tikai tad, kad viņš nonāk tajā rotkaļā, tajā uz galda vai ne, un viņš skatās, ka šeit ir jāsāk darbs, ka mēs nonākam draudzē, kāpēc tas viss tā kā sāk manifestēt, jo mūsu cilvēki vienkārši, mums ir situācijas, kur mēs ieraugam, tu nē, tu man krīt uz nerviem, un ka mēs varam redzēt, tad, ja tu esi tāds pieaudzis cilvēks, un tu sāc tā kā, mēs arī varam īstenībā prasīt padomu mūsu līderiem, mūsu vadītājiem par to, ka man tik ļoti kaitina šis cilvēks, un kad no malas cilvēkiem ļoti viegli patiesībā redzēt, ka tāpēc, kad jūs esat vienā līmenī, vai ne? Jūs esat divi bāriņi, un diviem bāriņiem ir ļoti grūti kopā sadzīvot. Jo, tur rodās tāda strīķēšanās, ja? Tas nav gluži tā kā, kaut kādā ziņā ir tā rakstvieta par to, ka īsts vīrs trina vīru, ja? Kad, es tā kā redzam, kad, es nemāku tur lietot skrūvgriezi, vai viņš tur māku to, es nemāku apstrādāt to, ka mēs redzam, kad šie te divi cilvēki, divi tā kā profesionāļi, ja, ka viņiem ir kaut kāds, ka es redzu tevī, ka man trūks tas, vai ka tev ir labāks tas, ka mēs laiku salīdzinamies, ka mums ir tāds, un tad tāda loģiskam prātam, tu vienkārši redzi, ka šeit ir, tu nonāks līdz šim secinājumam, ka ir šī problēma. Tas un tad arī par to, ka attiecīgi, ja tu saproti atkal, kad ir kāda problēma, nekāpēc tev kaitina, tad es kaut kā jau pati personīgi uz sevi vienmēr skatos, es cenšos saprast šo sakni un izprast, kāpēc ir šī situācija, jo tas tiešām palīdz atkal paskatīties dziļāk, kas ir tas, kas man ietekmē, kas ir varbūt pat ne tas cilvēks man kaitina, vienkārši ir kāda darbība, kas izsauc mani tās pagātnes lietas. Un tad, kad mēs draudzē kalpojam cilvēkiem, bieži vien aiz visa šī kādām simptomiem vai nekādām rīcībām stāv vienkārši šī sakne, šis pamats, kāpēc atkal izriet šīs darbības. Kāds sāpes no kaut kādiem seniem laikiem patiesībā. Un kad ir vērojams arī šajos bērniņos, kad bieži vien kā simptomi, ka tu vari būt kā upurs, ka tu vienmēr jūties vainīgs. Nevis vainīgs, bet atkal tāds, kad visi citi ir vainīgi. Vai arī visi saņem, bet es jau ne, jo man jau nav tas. Tas un tas, un tas tā kā vispārinās, vai ne? Jo mums patīk vispārināt lietas. Man taču nav, un tāpēc mēs varam iekrist tajā, kad tu it kā pamato, kāpēc tev nav. Jā. Atkal ir cits variants, ka citi var rīkoties kā vajātāji. Kad tu vajā atkal to cilvēku, kas tev sāpināja, vai ne? Un tāpēc tu atkal gribi viņam bezmazai atrieties, lai viņš saņem to sodu par to, ko viņš tev ir izdarījis, un ka tu ej, lai tu iegūti kā laba apmierinājumu sev, vai ne? Un pēc ir atkal trešais tāds variants, ka var būt bāriņi, kas rīkojās atkal kā glābēji, kad man pagātnē bija tā. Un es kompensēšu to, vai ne? Es tev iedošu to, kas man nebija. Un šitais arī ir tāds, kas esmu reāli dzirdējis par to, ka, es to saucu par tādu vecmāmiņu sindromu, kad kara laiks un nebija tur kaut kas, un tad es saviem mazbērniem un bērniem, es došu to visu, ko viņi grib, jo manā bērnībā man nekā nebija. Un ka tas īstenībā taču patiesībā ir balstīts uz tavām sāpēm, vai ne? Kad visu, ko mēs darām caur savām sāpēm, tas nevar pat nest nekādu labumu.
pat ja tā lieta iepriecina šo bērnu, kas nāk, varbūt tas nav tavs bērns, bet tavu bērnu bērns, ja, kad tik un tā tas neiedos to, kas tev bija tajā laikā. Tu nevari kompensēt šo te paudžu robu, ja, tu nevari to tā kompensēt ar kaut kādu vienkāršu lietu, ka patiesībā tam būtu vajadzīga dziedināšana. Bet te ir jautājums tāds, vai tu redzi Bībelē kaut kādā stāstā atkal, kur ir, tā teikt, parādīts kaut kur par šo bāreņa atkal garu domāšanu, vai ir rakstvieta, pēc kā tu atradi kaut kur vērot šo situāciju? Jo, tātad par bāriņiem mēs varam no Bībeles runāt par to, ka Bībele saka, ir tādi vārdi piepotēts, adoptēts, pieņemts, tu esi kļuvis par manu bērnu, un patiesībā man ir viena rakstvieta atvērta no Jāņa 1. vēstules 3, kur ir 3.1, kur teica, kad redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Kad redz, kādu iepriekš minēju par to, ka tu jau no paša saknes saproti, ka tev nav tā kā jānopelna šī mīlestība, jo mēs tādi jau esam. Un tā kā arī Jeremijas raksta par to, ka jau no mātes miesām, jau no iedīgļa psalmi runā 139 par to, ka jau no visa paša iesākuma, ka vēl nebija tev neviena diena. Un ja mēs to tā kaut kā paņemtu to, vai ne, ka tas ir tas, kas kāpēc vispār mēs pacam šo tēmu, jo tas veido un tā ir mūsu identitāte. Jā. Un ka mēs vienkārši visi mani lēmumi, manas runas, manas rīcības, mani šie te mīlestības akti, tas iznāk ārā no tā, ko es īstenībā domāju par sevi. Ko es domāju, un ja es noticu tam un pieņemu to, ka Dievs man reāli, ka mēs jau tiekam saukt par Dievu bērniem. Un, protams, ka Bībele runā par piepotētu, tur ir šie te pagāni un ir Izraēla tauta, un ka mums ir jāizprot arī šis te vēsturiskais konteksts, un kāpēc mēs šodien vispār, un kāpēc vispār, kāds ir cilvēka radīšanas mērķis no Dieva skatījuma, kad kurā brīdī mēs jaunā derībā mēs satiekamies, ja, kad mēs caur Kristu kļūstam piepotēti, ka mēs caur viņu plūst, ja, šis te vīnkoka sula, viņa iznāk šie augļi ārā, ja mēs esam pielikt klāt, ka tas nāk nevis tāpēc, ka mūsu šis te zars, šis te būtu kaut kāds supervērtīgi, viņš ir vērtīgs, bet tāpēc, ka šī te plūst no tā, pie kā mēs esam pielikt klāt, ka tā sula, viņa sakne sūc, ka no saknes nāk, ka mēs esam vienkārši, mēs varam to satvert visādos veidos, to patiesībā gribēju teikt, ka pat ja mēs esam vienkārši pielikti klāt, ka mēs esam atzīti, ka mēs esam jau no pašā iedīgļa jau mīlēti, un arī Jānis, ja, ko tu teici, Jānis runā par to, viņa vispār Jāņa evaņģēlijs un Jāņa 1. vēstule un 2. un vispār, kur tur ir šis tā mīlestības stāsts, un ja mēs vēl aizējam līdz šī pazudušā dēla līdzībai, kur arī ir tik interesanti, kad patiesībā man patīk tā doma par to, ka šis pazudušais dēls, ka viņam bija kur atgriezties. Tu redzi, cik tēva šīs te īpašības, ka viņš ir tik stabils, ka viņš par tevi samaksā, viņš atdod tev to, pat ja tu domā, ka vienkārši tu esi miris un atdod man savu mantojumu. To, kas man pienāks, ja? Kad tik un tā, tēvs, viņš ir tik, tu viņam neko nevar atņemt. Un starp citu, runājot par šo, pateikts identitātes jautājums par Ījobu, kad Ījobs ir viss īstākais dievbērns, jo viņam tika atņemta ģimene, viņam tika atņemta manta, viņam tika atņemta veselība, viņa ķermenis bija tāds, kad viņu vēl sabiedrība apsmēja nāca un tur teikts vārdā, kad Ījaba grāmatā, kad vēl nāca un apsmēja bērni un ar pirkstiem rādīja un visu kaut ko, un vēl viņa draugi nāca un viņi tā kā gribēja izšaubīt. Kad ja tava identitāte reāli stāv tajā, kad mans Dievs, reāli viņš ir mans, viņš tā kā man ir radījis un viņš zina un visas dienas un bez mazai viņš pat vēl vairāk, Ījabs vēl vairāk pasaka, viņš saka, ka es bezmazai biju klāta, kad ir tika radīts vispār visums šīs pirmās radīšanas dienas, ka cik ļoti viņš to tā kā paņēma sev,
ka viņš ir viens ar Dievu un kad jā, tas ģimenes jautājums, ja, ka mēs gribam mums vieglāk uzlikt atbildību, ka ģimene vainīga un ja man tur kas tur un man tur nomira un tam līdzīgi, kad vienkārši šis piemērs, Ījaba piemērs vienkārši ir, nav labāka piemēra par to, ka tev visu atņem. Ka Velns domāja, ka viņš var nozagt, ka lietās. Ka lietās ir tava identitāte. Un kad tad, kad mums notiek šīs dzīves lielās krīzes, un viņas notiek, ka tad mēs varam redzēt, jo identitāte jau nevar atņemt nekas. Ka tu zini, ka tev ir ģimene, un tu zini, ka tu vienmēr vari atgriezties. Tu zini, ka tu pat ja tu nomiri, tu atkal atgriezies pie Dieva. Tev tas nesatrauc. Bet ja mums, piemēram, notiek kaut kāda tāda fiziska katastrofa, kad uz kurienes iešu? Ko es runāšu? Kuru es apsūdzēšu? Kad tā kā tu man visu atņem, es tev gribu nogalināt, ja, kad šie te piemēri, kad ir tik daudz tiesa, ja, kad ir kāds nogalinājis kādu un radinieks tā kā grib atriept, vai ne, ka tu atņēmi man bērnu, vai tu man atņēmi to, vai tu, un ka tu iznāks no cietuma, es tev tajā dienā. Kad vienkārši, ka mēs jūtam tā kā, ka tu esi vainīgs. Bet īstenībā šī te kristieša identitāte, ja viņa ir balstīta tēvā, okay. Es gribēju pieminēt atkal par to, ka tu sacīji par šo pazudušo dēlu, vai nebija līdzība, un ka tu minēji to faktu par to, ka šim jaunākajam dēlam bija, kur atgriezties, vai ne? Bet īstenībā es ļoti saskatīju šo bāreņa domāšanu, šo garu vecākajā dēlā. Jā. Jo viņš bija šajā namā pie tēva, viņš palika, vai ne, viņš kalpoja, un tiklīdz atkal jaunākais dēls atgriezās. Tā parādījās, redzot, bija situācija, kas izkonfrontēja viņu. Jā, šī rūgtuma sakne parādījās. Un ka viņš teica nevis mans brālis, bet viņš teica tavs dēls, vai ne? Kad viņš pat neasociēja savu brāli kā ģimenes locekli. Un ka viņš tik daudz viņš bija apskaities un negribēja iekšā iet, vai ne? Ka viņš negribēja iet savā namā, jo viņš bija tā teikt dusmīgs uz tēvu. Tātad šeit ir arī tā garīgā liedzība par to, ka mēs varam dusmoties uz Dievu, kāpēc man nav dots, kāpēc viņš aizgāja, novērsās no tevs, vai ne? Viņš atgriezās mājās un viņam ir tas un tas, bet ten tēvs skaidri pasaka, tu, dēls, vai ne, aizvien esi pie manis, un tas, kas ir mans, ir tavs. Un viņš to arī nebija aptvērs, vai neiedomājies, tu dzīvo tēva namā, un tu pat nepieņem to. Un tas arī ir mūsdienu kristiešiem, vai ne, kad šeit ir tas, kad mēs esam ar Dievu, mēs varam kalpot draudzē, mēs varam būt, kā darīt šīs pareizās lietas, kā es teicu, bet mums nav šī apziņa, ka mēs esam Dieva bērni. Un ja mums nav atziņa, ka mēs esam Dieva bērni, mēs atkal cenšamies kalpot, nopelnīt šīs attiecības. Un es dzirdēju ļoti tādu labu līdzību par to, ka mēs cenšamies būvēt šo tiltu, lai būtu pieeja pie Dieva. Bet mēs, cik tu gadus esi jau kristietis, cik tu būvēs, vai 30, 40 gadus tu joprojām neesi neko uzbūvējis. Patiesībā Dievs jau viss ir uzbūvējis, tāpēc jau ir Jēzus Kristus, caur kuru jau mums ir pieeja. Un tāpēc izmanto šo Jēzu Kristu kā tiltu, lai tu jau iet pie tēva šodien, lai tu lietot jau to, kas tev ir mantojumā, ka tu neesi šis vecākais dēls, vai ne, kas apvainojās, liek šīs sūdzības un saka, tu darīji viņam to, bet es nevarēju ar saviem draugiem to. Tu vari, tev jau ir šis mantojums, tu esi pie tēva, vienkārši atgriezies tajā patiesībā, vai ne, ka tu esi tēva mantinieks, un īstenībā viņš ir vecākais dēls. Ebreju kultūrā vecākajam dēlam pienācās viss, vai ne, dubultājs mantojums, vai ne? Tāpēc, man šis palīdz pašai iet apziņā īstenībā, kad mēs runājam un gatavojam šīs lietas, ka Dievs personīgi ar mani strādā šajā jautājumā, vai ne? Un arī, kad es radu jaunu ceļu, jauns, tā teikt, apvēršanas, lai augtu vairāk kā kristietis, balstītos identitātē, vai ne, Dievā, un saprast par to, kas ir mans mantojums. Un tā kā, mēs varam paskatīties un parunāt atkal tā, kā iziet vai kā spērt šos soļus atkal ārā no šīs bāreņa domāšanas, šīs apziņas un soli pa solim skatīties, kādas lietas darīt, lai tā tad iet šajā
patiesajā apziņā. Kas ir tavs pirmais punkts? Pirmais mans punkts, ko es gribu teikt, kad bērns, ko viņš dara, viņš tā kā slēpjās, un viņš uzmūrē sev apkārt šo sienu. Viņš tā kā savu drošību veido. Un pirmais, ko mums vajadzētu darīt, mums tā kā vajadzētu nojaukt šīs sienas. Nojaukt tās sienas, kuras mēs esam uzbūvējuši, kura ir mūsu tā drošība. Un ļaut tā kā, teiksim tā, ka mēs cenšamies parasti tikt galā ar savu problēmu. Mēs, ja mums ir kaut kāds, dusmas, mēs cenšamies slāpēt viņas. Bet slāpēt un tikt galā nenozīmē to pašu, ko reāli dzīvot šo te brīvo dzīvi. Līdz ar to pirmais ir tā kā nevis neļaut iziet sliktiem ārā, jo tas tā kā tās sienas tā kā ne tikai neļauj iziet ārā sliktajām lietām no manis, vai ne, bet viņas arī neļauj labajiem ienākt manī. Līdz ar to, kad es dzīvoju šo savu noslēgto vienpaša dzīvi, es vēl vairāk kļūstu tā kā pats dzīvoju savā tajā te uzbūvētajā kaut kādā priekšstatā tādā. Un tur arī, kā mēs zinām, ir tāds vecs izteiciens, kad ja mēs tā kā nenestu ārā savus atkritumus, tad mūsu iekšiena kļūst par tādu atkritumu poligonu, vai ne? Kad mums ir dēļ tā, lai mēs ne tikai lai atbrīvotos no viss, bet arī, lai kaut kas labs ienāk mūsos. Labi, un kādi ir šie veidi, kā atbrīvoties? Es gribētu teikt vienu piemēru, ka noteikti būtu piedošana. Tiem cilvēkiem, kas tev ir sāpinājuši, kas tev darījuši pāri, jo īstenībā, kad mēs piedodam, tas mūs dara brīvus, bet tas nenozīmē, ka tu piekrīti arī ar to cilvēku darbību, ne, kas tev ir tā kā, tu vienkārši izlēmi piedot, atbrīvoties no tām nastām, no tām sāpēm, kuras tu esi turējis. Ok, tas ir labs piemērs. Ko es gribu pielikt šeit klāt, kad mēs esam šeit, kad negribam iziet ārā, ka mums ir grūti pārkāpt savām bailēm. Jā. Līdz ar to, tā kā praktisks piemērs ir tā kā pārkāpt pāri savām bailēm. Tā kā darīt kaut ko tādu, iznest gaismā kaut ko. Mēs varam gan pasludināt, gan atzīt to. Tad, kad mēs atzīstam, ka man ir problēma šajā te jautājumā, kad esmu izolējies dēļ tā, kad es gribēju pats par sevi parūpēties, pats sevi apsargāt, pats tik galā, kad ja es varu to jau atzīt, tad tas jau ir solis uz priekšu. Ļoti pareizi, jā. Atzīt jau ir ceļš uz brīvību, piedošana ir ceļš uz brīvību. Un riskēt tā kā šim te drošības, šim te apdraudējumam, riskēt iziet ārā. Tā kā uzņemties kaut kādas lietas. Riskēt vēlreiz draudzēties. Vai ne? Vai ne? Man viens no punktiem arī būtu tas, ka tev jāuzticās Dieva mīlestībai. Jā. Kad tu sāc lasīt šīs raksturvietas par to pašu, ko tu lasīji. To pašu arī gribēju teikt, ka ļaut Dievam mīlēt tevi tā, kā viņš mīl tevi. Kad es domāju, ka tas ir viens tas pats, kad vienkārši, kad mūsu mīlestības priekšstats, es domāju, ka mēs varam droši to teikt. Es riskēšu teikt, ka mūsu mīlestība, kā mēs to saprotam, viņa nekad nebūs pilnīgi tāda, kāda ir Dieva mīlestība. Jā, jo Dievs mīl arī nevis no mūsu darbiem, ka tu iet šajā patiesībā, kā tu teici, lai iet tajā patiesībā, kā Dievs mīl, jo Dievs mūs nemīl no darbiem, viņš vienkārši jau mūs mīlēs, sastapties ar viņu vai ne šajā patiesībā, ko nozīmē viņa mīlestība, jo tad arī ir tas, kad mēs varam saukt Aba tēvs, vai ne, tas ir Aba. Un plus, ka mēs varam, viņa mīlestība ir dziedinoša. Mūsējā Jā. Un dziedina un pārveido. Jā, jo ir brīži, kad, protams, mēs varam nejust atkal Dieva mīlestību, bet lai mēs jau būtu staigāti jau tajā, ka pat ja nejūtu, es zinu, ka Dievs man mīl. Tas ir ticības jau jautājums. Tas jau liecina, ka tu jau kļūst pieaudzis. Tas, jā. Un kas tev ir nākamais? Punkts, ko mēs jau esam runājuši iepriekšējās divas tēmas, iet un pieņemt patiesību, kas tu esi identitātē, Kristu. Tāpēc šeit ir ļoti svarīgi šīs iepriekšējos divas podcasts apliecināt patiesību, kas mēs esam, kāds ir mūsu mantojums.
un ka tas arī ir tajā, kur mēs tiešām varam atkal stāvēt patiesībā, kas jau mēs esam, un noteikti lūgt arī svētajam garam, lai viņš mums atklāj šo tēvu mīlestību, kāda tā ir patiesībā. Un mans punkts būs, viņš it kā izriet no šī, bet ir līdzīgs par to, kad, kā es teicu, kad bērns pēc būtības tas, kuram nav vecāka. Un kā mēs varam praktiski kā kristieši labot šo lietu? Mēs varam pieņemt sev garīgas autoritātes un garīgus vecākus. Patiesībā es domāju, ka šis ir viens no maniem topošajiem favorītu jautājumiem. Iestāties par to, ka mēs izaugam, ka mēs esam šie garīgie vecāki. Ka es varu kļūt kādam par šo te, kādam par mammu vai tēti. Kad cilvēks atnāk uz draudzi, viņš jūtās, protams, nepieņemts, viņš ir tāds mazs zīdainīts, kurš ir radies šajā lielajā ģimenē, un ka viņam ir vajadzīgs kāds. Viņam ir vajadzīgs cilvēks. Un man šī doma ir par to, ka mēs atzīstam vienkārši, ka cilvēks tik un tā nebūs pilnīgs. Bet, kad garīgie vecāki, tāpat kā mūsu fiziskie vecāki, viņi ir nāk atbild no Dieva tik un tā. Tātad apzināties, ka cilvēkiem ir trūkumi, bet pieņemt viņus. Un gan pašiem būt par garīgiem vecākiem, gan arī pieņemt, ka mums ir. Jo mēs īsts bērns ir tas, kuram neviens nav vajadzīgs, vai ne? Un tad ļoti loģiski būtu, kā iziet no tā, pieņemt to, ka man ir šis te. Mēs varam lūgt Dievam, mēs varam prasīt, un Dievs sūtīs. Vai arī mēs varam vienkārši pieņemt mūsu mācītāju kā mūsu 100% stabilu zīmi, kā garīgāko autoritāti, kur ir tieši mūsu dzīvē, jo Dieva plāns arī ir, kad mūsu draudžu gani ir kļūst arī par mūsu ganiem. Jā, to es arī gribēju, kad tu tā pacēli to jautājumu, kad, ja tu esi draudzē, tev vajadzēja būt šajā apziņai. Kā minimums, vai ne, kad tu klausi. Kāpēc es vienkārši pieminēju tiem garīgiem vecākiem, ka patiesībā mācītājs jebkurā gadījumā ir mūsu autoritāte, bet ka mēs varam vēl papildus vienkārši, skatoties, cik liela ir draudze, un tas ir viss ļoti individuāli. Es nevaru teikt, ka 10,000 draudzes apmeklētāju draudzei, ka viens cilvēks spētu tikt galā ar visām, kļūt par vecāku. Kad skaidrs, ka ir kaut kāds pulciņš maziņš, bet es to personīgi izjūtu, un es jau kādu laiku dzīvoju tajā, ka mūsdienu draudžu viena no lielākajām, sāpīgākajām problēmām ir tā, ka mums nav šo garīgo vecāku. Ka mums visiem, man kā priesterim, kā mācītājiem vienalga, lai es kur būtu, ka katram ir vajadzīgs šis te, tā kā jumts vai ne, šī jumta organizācija, cilvēks, kurš ir ilgāk par tevi dzīvojis ar Dievu. Kur tu vari justies droši, nākt, jautāt un būt arī tādā vidē. Un tas ir ļoti labi, ko tu minēji, arī atrast tādus garīgus padomdevējus un tajā pat laikā būt arī šajā komunā, sabiedrībā, draudzē, kur tu ļauj cilvēkiem sev mīlēt, vai ne, ielaist sevī to mīlestību, un pat, ja tev ir, pirms tam tu esi distancējies, tomēr rast šo spēku un ļauties un būt šajā vidē. Riskēt būt tai vidē, jo cilvēku tu nevar nav neviens perfekts. Tieši tā. Bet visklasiskākais piemērs, kad pat Jēzus bija ideāls taču skolotājs, vai ne? Bet tomēr atradās kāds, kurš viņu neatzina un kurš atrada viņā trūkumu un nodeva viņu. Līdz ar to, pat ja Jēzus nebija ideāla autoritāte kādam, tad ko runāt par mūsdienām? Tad jau mēs mums nav. Jēzus mūs pameta. Tāpēc mums ir jāpārkāp pār savam bailēm, savām visām iepriekšējām šīm te, kad no mums tur novērsās vai mūs pameta vai nodeva un viss šīs vēlnišķīgās lietas, vai ne? Kā riskēt. Jo riskēt, jo, protams, mēs varam atkal tikt sāpināt un būt kādas situācijas, bet ja tu audz, tad tu saproti, kur ir kaut kāda robeža, kur ir līnija, vai ne, kur atkal ir, kur tiešām tu esi vainīgs vai kaut kādā ietekmē tev stāv, kur tev sāp. Un kad tāds
padoms, ko arī es turu, es apzinos, ka cilvēki ir cilvēki, un mani garīgie padomdevēji, tā teikt, mani vecāki ir cilvēki. Viņiem ir šī autoritāte manā dzīvē, viņi var dot padomu, bet vienīgais 100%, kam es varu uzticēties, ir Dievam, jo cilvēki kļūdās, viņi kaut kad emociju iespējā kaut ko ne tādu pasaka, vai ne, bet atkal piedot, jo tu saproti, ka mēs esam cilvēki, mēs augam, mācamies, pilnveidojamies, bet tāda garīgā autoritāte ir atkal mums Dievs. Tāpēc būt šajā komunā ar pie attiecībām un noteikti arī nebaidīties kalpot citiem, jo bieži vien mēs gaidām tikai, kad mums kalpos. Vai ne tā patērētāji domās. Jā, bet mēs atkal varam augt un attīstīties tiešām kalpojot citiem, ka tu iepazīsti pats sev, tu iepazīsti cilvēkus un veidojās šī sabiedrība, un es teikšu, ir patīkami būt arī kristīgā sabiedrībā, ka tu kaut vai, tā kā mēs šodien bijām lūkšanās, vai ne, ka tu esi kaut vai starp 2, 3, vai tu vari, bet tu jūties mīlēts, tu esi ar saviem draugiem, tu jūties tā kā ģimene, jo tu dažbrīd vari būt, nezinu, tik lielā sabiedrībā starp cilvēkiem, vai ne, pasaulē, bet tu vari justies vientuļš. Bet ja tu esi ar māsām un brāļiem Kristu, ka tu pat var klusēt, vienkārši sēdēt, bet tu tāpat esi pieņemts, mīlēts, un man tas kaut kā izteikti Dievs sild man sirdi, ka es varu būt starp cilvēkiem un redzēt un mācīties un tiešām būt tādā garīgā savienībā. Nu ko? Tātad, nu ko? Paldies, ka tu skaties, ka tu seko līdzi, ir brīnišķīgi būt noderīgam un redzēt, ka tu raksti komentārus. Tas mūs iedrošina, iedvesmo un palīdz mums redzēt to, ka Dievs darbojas, ka Dievs strādā pie tavas sirds, un arī cilvēki ir atsaukušies un mums personīgi sūtījuši ziņu. Tas ļoti iepriecina. Paldies, jā. Paldies, un tiešām brīnišķīgi, ka mēs varam vienkārši būt tie, kas ne tikai grib pieņemt, bet arī dot. Tā kā jā, mēs ļoti, ļoti novērtējam un augam kopā ar jums, kad šis ir mūsu tāds arī, kur mēs paši mācamies un arī rūpējamies un gādājam, lai arī jums tas būtu par svētību. Tā kā līdz nākamajai reizei.